Oktobrī horeogrāfs Agris Daņļevičs atzīmēja savu 50 gadu jubileju, kuru viņš svinēja Dzirnu deju skolas telpās. Agra dzimšanas dienas viesus priecēja Dzirnu profesionālais dejotājs sastāvs ar izklaidējošu programmu, kuru veido jauni un ne tik jauni deju numuri, bet visos dominēja dzīves svinēšanas motīvs. Pateicoties skatītāju atsauksmēm, tika nolemts ar šo izrādi doties arī Latvijas tūrē. Viens no pieturas punktiem bija Ventspils kultūras centrs. Programma bija tā kā tāds dzeņu vēders, man liekas, ārkārtīgi dažādi. Un te vajadzēja kaut kādu teiksim, recepti, zem kādu nosaukumu to visu palikt apakšā. Un tad mēs sapratām, ka Barčiks ir ārkārtīgi labs nosaukums, jo Barčikā var ienākt pilnīgi vienalga, kas absolūti vienalga, teiksim, jau te kaut kas... 50 gadu horeogrāfam, tas ir daudz vai maz? Horeogrāfam, man liekas, ka tas ir tieši tas spēka brīdis, jo man liekas, ka tik daudz, cik es šobrīd atceru, man liekas, es neesmu atcerējis visu savu mūžu, jo šitais te 50. dzīves gads, jāsaka, ir pilns. Viņš sakrit ar Rīgu kā kultūras galvaspilsētu, un tur ir Dzirnām ārkārtīgi daudz visādi pienākumu un darbi. Un visi tādi pamatā tādi ārkārtīgi lielgabali tādi. Barčika programmā uzstājās 6 profesionāli Dzirnu dejotāji, un 7. bija pats Agris Daņļevičs. Par sevi viņš joko, ka ir sens kā zeme, un ja cilvēki neatnāks paskatīties, kā viņš dejo Barčikā, tad nākamā iespēja būs tikai tad, kad viņam paliks 100. Reāli mums ir katru dienu mēģinājumi. Mums ir izņemot pirmdienas mums ir brīvdienas. No 11. līdz 2. Tas ir no sākuma parastā iesildīšanās nodarbības, pēc tam mēs tīram repertuāru un tā tālāk. Atkarībā, kas ir svarīgs. Kā patika Ventspils publika, bijām visai maz? Maz, jā, bet toties tādi pozitīvi. В связи с тем, что мы занимаемся нашей любимой работой. Ar Agri ir viegli strādāt. Mēs principā visi šeit darām to, kas mums patīk. Esam kopā jau kādus 3 gadus šajā sastāvā. Un ja tik daudz laika jāpavada kopā, tad ticiet man, būtu grūti, ja otrs cilvēks izraisa nepatiku. Mums ir tāda kompānija. Esam kā ģimene. Такая компания, в которой, как семья. 2 years ago, I studied in England, in a university in England. Pirms 2 gadiem es pabeidzu mācības Anglijā, ieguvu bakalaura grādu dejošanā. Tad nokļuvu Latvijā un kaut kā caur draugu draugiem iepazinu Ļeļenu, kura man tad atveda uz Dzirnām, un pārējais jau ir vēsture. Before doing contemporary, I used to do street dance a lot, hip-hop, like breakdance and that sort of thing. Pirms sāku nodarboties ar laikmetīgo deju, daudz dejoju ielu dejas, hip-hopu, breakdance un tā tālāk. Reiz uzstājos Rīgā, Sapņu fabrikā ar savu grupu, un pēc uzstāšanās bija tāda īpaša sajūta, kad nolūkojos uz skatītājiem. Redzēju viņu pārsteigumā ieplastās acis, bērni skatījās ar atvērtām mutēm. Tajā brīdī sapratu, ka tās ir tās sajūtas, ko vēlos sniegt pasaulē. Tas man sagādāja daudz dvēseliska prieka un vienmēr liek neapstāties un turpināt. Bring this to other people and to share that sense of wonder. Jāsaka, ka zāles rindas bija neatbilstoši pustukšas. Negribas ticēt, ka iemesls ir ventspilnieku nevēlēšanās baudīt augstas kvalitātes priekšnesums izcilu dejotāju izpildījumā. Arī mākslinieki atzina, ka pustukšas zāles priekšā uzstāties ir vairāk kā neizdevīgi. Tomēr tie, kas ieradās, bija apmierināti. Par to šaubu nebija, un smaids no sejas nepazuda ne lieliem, ne maziem skatītājiem. Pirmā rindā bija tie 6 mazie bērniņi, kuriem, man liekas, viņiem bija gana jautri. Un lielie uzdziedāja līdzi, un vispār man liekas, ka pasākums mums izvērtās ārkārtīgi mīļš. Vai drīkst prasīt vispār horeogrāfam, kas ir mīļākā deja tavējā? Vai ir tāda viena? Nē, tādas nav, jo visas arī nav tā, ka visas ir mīļas, bet principā ir tas princips ir tāds, ka tu veido to horeogrāfiju, veido to horeogrāfiju un tev jānonāk kaut kādā brīdī pie tādas sajūtas, ka tev tas, ko tu dari, ir mīļi un tūs pie sirds. Un tad jau beigās arī tas darbiņš, kuru tu izveido, tad arī sanāk mīļš un
Tanī brīdī viņš mīļš. Pie Barčika pabija ne tikai paši dejotāji, bet arī skatītāji, kas tika iesaistīti dažādās atrakcijās un dejās. Dejotāji visi kā viens uzsver, ka, lai gan deja ir smags fizisks darbs, kas prasa daudz enerģijas, liela loma ir mīlestībai pret to, ko dari. Tikpat svarīgi ir sajust arī skatītāju mīlestību. Barčiks ar ovācijām sagaidīts jau daudzās Latvijas pilsētās un turpina savu tūru līdz māja sākumam. Vairāk informācijas par koncertiem un citām deju studijas aktivitātēm pieejama Dzirnu mājaslapā dzirnas.lv. Gita Mārtiņsona, Marks Umļennijs, Kurzemes televīzija.